Labvakar. Jāsaka paldies, tu ieskandināji to tēmu, par ko vēlētos šajā vakarā parunāt. Un es varbūt palūkšu kāds uzlikt uz slaidiņu. Tur ir tā prezentācija, ko man nozīmē šodien. Kāda jums ir bijusi šī diena? Laba? Jā, caurmērā, vai ne? Un es ceru, ka nekas nav tāds noticis, par ko jums ir jāskumst, un šajā vakarā jūs varat tā, kā saka, kā tai dziesmā bija, tā iegremdēties Dievā, tā paplunčāties tajā mierā un priekā. Tad ir. Jā, varbūt mazliet atpakaļ, bet tā tēma ir, protams, es paņēmu no vēstules ebrejiem, jo man bija ļoti interesanti, kādu laiku jau es viņu lasu. Un 3. nodaļā es uzgāju to, ka no 7. līdz 19. pantam vārds šodien tiek lietots 3 reizes. Un, protams, šī teksta vieta ir no 95. psalma, un viņš nebūtu nav tādu, varbūt sākums ir tāds optimistisks, un beigas ir atgādinājums par to, kas ir Izraēla tautai noticis tuksnesī. Un es nolasīšu varbūt tikai vienu pantu, proti 13. un tur ir teikts, ja, bet pamācāja cits citu katru dienu, kamēr vēl saka šodien, lai kādam no jums sirds netiktu apcietināta ar grēka viltību. Un tālāk tur ir teicis, lai nekrīt kurnēšanā 8. pantā, un arī vēl iet runa atgādinot par ticību, cik tā šodien ir svarīga. Un man tas jautājums bija, ko tā nozīmē šodien. Vai tu esi tā mazliet var tā paskatīties atpakaļ un atzīmēt, kas ir tās foršās lietas, ja, kas ir notikušas? Kāpēc? Tāpēc, ka man liekas, ka ja nebūtu šodienas, būtu tā situācija tāda, ka nav rītdiena, vai ne? Tad dzīve beigusies. Un daudz ko mēs šodien tā domājam un piedzīvojam, mēs varam tā īstenot jau izejot ārā, varbūt kādas lietas, varbūt mēs esam aizmirsuši kaut ko iztīrīt vai kaut ko sakārtot, vai kādam piezvanīt, to mēs varam šodien izdarīt. Bet ja tā šodienas nav, tad paliek tas, kas ir bijis vakar. Un jāsaka, tas, kas ir bijis vakar, ja ir foršās lietas, tad mēs varam teikt ļoti labi, bet ja nav bijuši tik foršas, tad mēs varam pateikt, man ir ļoti žēl, bet es to neko nevaru izmainīt, tāpēc, ka nav šodienas. Un jāsaka, tā šodien mums ir ļoti svarīga, un varbūt uzliekam to slaidiņu, ja, pa pulksteni, jo no vienas puses mēs, ja mēs lasām, tad Bībelē mēs sapratīsim vienu tādu patiesību, ka priekštiesības uz šo vārdu šodien nav mums, bet Dievam. Bet viņš mums tik ļoti mīl, ka viņš mums dod tiesības ar to šodien darīt tā, kā mēs gribam. Mēs viņu varam bīdīt to laiku un lietot viņu, kā mums patīk. Mēs viņu varam vienkārši nobumbulēt un mēs viņu varam izmantot liederīgi. Mēs varam, varbūt ļoti gribētos viņu atgriezt atpakaļ, bet varbūt mēs varam kaut ko darīt uz priekšu savādāk, nekā tas ir bijis. Un tā ir Dieva priekštiesība. Viņa rokās ir šodiena, un jāsaka arī, ja tā nebūtu, tad mums būtu ļoti jāuztraucās par rītdienu, bet mēs, piemēram, Rauda Jeremijas Rauda dziesmā, mēs 3. nodaļā rakstām arī, cik labi, kad tā šodiena ir viņa rokās, jo tur ir teikts, ka tā kunga žēlastība katru rīti no jauna. Un es varu šodien aiziet vakarā gulēt, un es zinu, ka ticībā un uzticēties es varu viņam droši, ka es atvēršu acis rītā. Ja tā nebūtu, tad man būtu, nezinu, kāds vakars ar tādām, varbūt, kā būs. Ja. Lūk, un tā ir, varbūt tāda svarīga lieta, kāpēc vēstules ebrejiem autors 3 reizes šajā vienā nodaļā liek cilvēkiem padomāt par šodienu. Jāsaka, mēs dzīvojam mazliet tādā citā situācijā, jo tie cilvēki, kam vēstules ebrejiem autors raksta, tie cilvēki atrodas Romas impērijā, viņi ir kristieši.
jāsaka, mēs varam tā droši sēdēt, mierīgi neviens tur neienāks, iekšā nepiebrauks kāds busiņš un mūs neielādēs un kaut kur aizvadīs prom. Bet tā laika kristiešiem tā bija tāda realitāte, ka viņi šodien to piedzīvo un varbūt rītā viņiem piedzīvos kādā citā vietā. Un vēstules ebrejiem autors viņiem raksta, iedrošinot un mācot, ka tas, ko tu esi atvērs, ka tu tici Kristu un ka tā ir liela vērtība. Un ja šodien tā ir tava vērtība, tad viņi neizlaid no rokām. Un kas varbūt tālāk, varbūt nākamo slaidiņu, es izvēlējos saules pulksteni. Jāsaka, tā varbūt tā simboliski. Mēs jau nedzīvojam tā, bet ir tāds vecs ēkas, kur kādreiz ir saules pulkstenis uzlikts, un tad, kad ir saulains laiks, tad jau ir labi. Mēs aptuveni varam noteikt laiku, cik ir pēc ēnas. Un, man liekas, arī tā šodien ir ļoti atkarīga no Dieva gaismas. Un ir lietas, kas var šo gaismu aizēnot. Un vēstules ebrejs autors mums varbūt tā liek tāds 3 akcentiņus, uz ko es arī vēlos jums šai vakarā pateikt, kas varētu mums šodien darīt varbūt savādāk un netik mīļu un netik ērtu, netik mierīgu. Un viena lieta viņš runā 8. pantā par to, ka šodien, ja dzirdēsiet viņa balsi, neapcietinājiet savu sirdi, kā sarūktinājumā, kārdināšana dienā tūkstnesī. Mēs esam jauni, mēs dzīvojam, mums ir varbūt tās visas lietas ir vieglāk mēs uztveram, bet jāsaka, savā darba vietā, vai kā es ļoti saskaros bieži ar cilvēkiem, kas atnāk ar tādu ļoti lielu sarūktinājumu. Viņiem ir iemesli, kāpēc. Nav tas sanācis, ja viņš ir cerējis, ka būs darbs un būs karjera un viss, un pēkšņi viss samainās savādāk. Un viņš ir ēcīgs, un ja kaut ko pasaka, vai nu viņš atrūc tev atpakaļ, vai uzbļauj, vai vēl kaut kā savādāk. Mēs arī redzam, kā ārā uz ielas ir arī cilvēki, kas par katru lietu viņi varētu pateikt kaut ko labu, bet pirmais, ko mēs atveram, vai kas ir negācijas un kaut kas sliktais. Un man liekas, ka tās ir tā kā mašīnai rūs. Man rudenī vajadzēja sagatavot mašīnu, lai es viņu varētu kādam cilvēkam nodot tālāk lietošanā. Un man likās, ka viss ir kārtībā sliekšņiem, piemēram. Es nezinu, meitenes, vai jūs to saprotat, ja, bet es domāju, ka jūs zinat, ja, mašīnai apakš, kur kā priekšā. Aizbraucu uz tehnisko apskati. Nu, protams, tur jau ir tādi nopietni vīri, kas paceļ augšā un viņi visu tevi izraustīs, izklabinās. Un man likās, viss ir kārtībā. Viņš piegājas krūgreizniekā iebakstīja, tā viss nobruka. Tur vienā vietā izkrīt tāds milzīgs caurums. Un jāsaka, tā ir ar to kurnēšanu, ar to neapmierinātību. Varbūt tas savu kaut kādas ambīcijas, kas mēs ceļam augstāk nekā patiesībā mums vajadzētu raudzīties uz dzīvi. Tas nenotiek varbūt uzreiz, bet tā ir kā tā drūsa. Viņa mūs ēd, un kaut kādā brīdī mēs noraujamies, un mēs saprotam, ka kaut kas nav labi. Un tādēļ mums tā šodien ir dot, lai mēs mācītos uz Dievu paļauties, uzticēties, un arī savus plānus, savus vajadzības un savus lietas, mēs varam risināt paši. Bet mēs varam arī lūgt Dievam padomu un gudrību. Tā otra lieta, par ko, kāpēc šis saules pulkstenis man likās svarīgi, jo tā ēna jau nav tikai, kas rāda laiku, bet reizēm arī ir tās lietas, kas mums kā ēna seko. Un tas, kas bija ļoti svarīgs punkts, tas, kas rakstīja šo vēstuli, viņš gribēja pamācīt, lai mēs lasot un vērojot šo pasauli un procesu, kas notiek, esam uzmanīgi. Jo tas saistās ar to, ko tu uzņem savā sirdī. Lai tā, kā viņš saka, grēka viltība tev nepārņem. Kas ir tā grēka viltība, kā jums šķiet? Kā mēs to varam saprast? Ja? Bet, es domāju, jūs jau ieslēdzat visu, ko varat. Internetu, televizoru, vai ne? Es arī tāpatās ieslēdzu. Mēs kaut ko vienmēr varam izlasīt un ieraudzīt, ja, kur mums ir tā
jāpaskatās kritiski, kas nebūtu nav labi. Man ir mazs puika, un ja es ieslēdzu televizoru, es arī skatos kritiski. Jo ir multenis, kas it kā ārā izskatās nevainīgi, bet man negribās, lai viņš skatās, kur vienkārši nemitīgi ir kāds cīņas un kaujas, jo tas nav viņa laiks. Tas nav viņa brīdis, kas viņam ir jāuzņem. Viņam šajā brīdī jāuzņem ir mīlestība, draudzība, prieks un tādas lietas. Un šajā pasaulē varbūt ir savādāk. Mēs dzīvojam ļoti mainīgā pasaulē. Jūs ieslēdzat vienas ziņas un jūs lasat un liekas, tā ir patiesība. Pārverat nākamo lapu un jūs saprotat, nē, ir kaut kas pilnīgi cits, un tad ir tas jautājums, bet kas tad ir patiesība? Man liekas, Dieva vārds ir, viņš tādā veidā mūs māca raudzīties šo pasauli. Līdzīgi kā dziesmā mēs caur mīlestības brillēm. Un tur, kur ir mīlestība, vienmēr izliks ar ārā tās lietas, kas šo mīlestību aizēno. Kas ir tās ēnas, kas seko tam tai šodienai, kas ir tās, kas varbūt viņa gaismā tiek izgaismotas. Un tā trešā lieta, kāpēc mums tā šodien ir svarīgi, ir pajautāt sev, kas ir tie garīgie resursi, kur jūs smeļat savu spēku. Paceliet rokas, kas mācās kaut kādās skolās, augstskolās. Jā, daudz, vai ne? Es domāju, ka jums ir pietiekami daudz, īpaši tagad, ko mācīties, jo tūlīt nāk skolas noslēgums, sesijas, un kāds pasniedzējs ir gatavs iedot visvairāk, un cik var spēt, un reizēm liekas, kā to visu tik galā. Bet no vienas puses mēs varētu kudnēt un teikt, nē, tas nav vajadzīgs, un reizēm jau ir tā, ka to var aizmirst. Bet tomēr, ne jau pavēlti viņu liek mācīties, ir nepieciešams uzkrāt zināšanas, uzkrāt kāds resursus avots, kurus pēc tam, ejot dzīvē, mēs varam lietot. Un kas ir tie garīgie resursi, un vai viņi tev ir, ko tu lasi, vai tu lūdzi, ja? Tas ir tās pareizās atbildes. Vienmēr jūs iesiet baznīcā un jums teiks, vai tu lasi Bībeli katru dienu, vai tu lūdzi. Ja? Bet neiet runa par pareizām atbildēm, vai tas ir būtiski. Un varbūt situācijas dzīvē, ka tu to saskarsies un tu sapratīsi, ka tas ir svarīgi. Un paldies Dievam, ka to es esmu mācījies. Un praksē lietojas un tas kļūst kā daļa no manas dzīves. Es lasīju par kādu evaņģēlistu. Tad, kad es ienācu baznīcā, sāku ticēt, man rokās nonāca grāmatiņas. Viņas jau nav tāds, nebija tāds kā tagad smuks iespies, bet tās bija ar roku rakstīts, ar mašīnu rakstā, kāds cilvēks bija pārrakstījis par Ernstu Modersonu. Un ka viņš bija, es tā pieļauju, manā vecumā, viņš bija tāds aktīvs mācītājs Vācijā, bet tas bija laiks, kad bija nacistiskā Vācija. Un kādu dienu viņu vienkārši apcietināja un aizved uz cietumu. Viņam visu paņēma nost. Gan jauno derību, kas viņam bija, gan nebija iespējams ne viņam ko rakstīt, ne rakstām lietas. Vienkārši ielika kamerā vienu pašu. Protams, bija savu sēdienu reizi, bija savu laiks, kur varēja pastaigāties kopā ar citiem. Bet tā situācija tā, ka viņš rakstīja, ka tu īsti nezini, kāpēc, kas ir tas iemesls. Protams, noprat, ka viņš sludina Kristu, bet tu nezini, kad tu tiks ārā un vai vispār tiks ārā. Un, protams, šādā situācijā cilvēku var zaudēt cerību, var iekrist izmisumā, bailēs. Bet tas, ko viņš sāka darīt, lai sevi uzturētu garīgi formā, viņš sāka mēģināt atcerēties tās Bībeles rakstu vietas, ko viņš ir varbūt 10 reizes sludinājis, vai ko viņš ir cilvēkiem stāstīt, mēģinājis pats atcerēties un no jauna katru dienu izveidot sev galvā plāniņu, ko tad es varētu cilvēkiem pastāstīt par Dievu, tad, kad es būšu ārā. Un tā viņš pavadīja 3 mēnešus. Un viņš
palika garīgi spēcīgs, stiprs, viņu nesalauz tas cietums, pēc tam viņš varēja runāt ar cilvēkiem tiem, kas nebija tik garīgi stipri, un kuriem varbūt kādu dienu uznāca izmisums, bailes, un nezinu, viņš varēja viņus stiprināt ar šo vārdu, ko pats bija domājis. Un tas jautājums ir man un tev, un es arī par to domāju, kas ir tie mani resursi, un vai es atceros. Mums ar puiku ir tāda dziesmiņa, ka mēs braucam ar mašīnu, īpaši par sastāgumu laikiem, atpakaļ no bērndāza vai uz bērndāzu, kad es viņu vedu, kad dažādi braucēji ir, un pats ar reizēm tāpat tās dara. Man puika bieži vien sāk dziedāt to pingvīnu dziesmu no Lotas, mierīgi un lēni. Tā ir tāda dziesmiņa no multenītes, un man patīk, ka viņš to pielieto kaut kādā stresa laikā, bet neiet runa par šo dziesmu. Bet es domāju, viņš ir iemācījies, un kaut kādā brīdī viņš šo dziesmu sāk lietot. Bet tas jautājums ir, es tā domāju, kas ir tā garīgā dziesma, vai tā dziesma par Dievu, ko tu zini, vai kāds bībeles pants, ko tu zini, ko tu vari lietot tajos brīžos, ka tev pienāk tā nepieciešamība. Nu, lūk, ir tādas 3 lietas, ko šajā vakarā vēlējos ir, lai mēs padomātu par šodienu, kas var būt tas, kas var atņemt prieku, kas man dzīvo saēst, kas ir tie faktori. Tad ir nākamais, kāda informācija vai kādas lietas, kas mūs var garīgi vest sāņus prom no Dieva patiesības. Un trešā, kas ir tie resursi, ar ko tu savu ticību uzturi un ļaut tavai ticībai veidoties, kļūt stiprākai, nobriest. Un ka kādā dienā tu secini, ka kungs, lai kas arī būtu, es ticu un tev uzticos. Tāpēc tā šodien mums ir dota, lai mēs par to domātu, mācītos. Un bieži vien tā jau ir tā praksa, mēs iziesim ārā. Un tā ir mums tā ikdiena, kur ir tās šodienas ļoti daudz. Bet vēl ir tā šodien viņi traucās, un es uzliku 3. slaidu pa moci. Šodien brauc mājās no Saldas, es nezinu, Rīgā šeit bija laikam kāda moča sajiets, vai kas ir pilns visu laiku, ar mopēdiem viss žvangs. Braucot pa šosei, puiši, un domāju arī meitenes, jo tu grūtajā kostīmā ir atšķirti, ar ķiveri galvā, lielā ātrumā traucās, bet 2 nedēļas atpakaļ, man nācās tā reāli redzēt, ko nozīmē, ka tu krīt no moča. Es pats nebraucu ar moci, bet es vienkārši pa starpbrīdi, kad man bija pusdienas pārtraukums, aizgāju paēst pretī volejbola skolai. Un tur jauns ceļš, tikko kā noasfaltēts, viss kārtībā. Ātri tur nebrauc neviens. Un brauc jauns cilvēks ar moci, un tu ēd un skaties pa logu, un tā kā kino tas notiek. Vienkārši pēkšņi moci samet, un viņš aizslīd. Tā būtu tā mazākā bēda. Bet kā tas mocis atsitās pret asfaltu, uzdzirksteļoja un uzreiz uzliesmoja. To puisi no sākuma neredzēja. Man likās, kas ar viņu būtu. Galvenais, lai viņš kokos neietešās, jo tur gar ceļu māliet koku rindu. Pēc kāda laika viņš gāja pa trotuāru, vēroja savu motociklu, kas deg. Pagāja kaut kāds 5 minūtes, un kamēr no tuvākā servisa viens atnāca un ar ugunsdzēšamo aparātu apūta, un tās liesmas nodzīs. Protams, bija apkārt jau arī cilvēki, kāds ar mobīliem jau uzfilmē vai fotografē to visu notikumu. Protams, tas nenotiek dienā tā. Bet kaut kā tajā dienā tam laikam, ejot uz priekšu un attālinoties no tā notikuma, varētu tā teikt, jā, tu kaut ko esi interesanti redzējis, bet man sāk palikt tā mazliet šķebināt, kā vai tais pārēdies saldums vai kaut ko vai tā. Pēkšņi sāk saprast, cik patiesībā tā šodiena var būt arī ļoti trausla.
Jo tas puisis tiešām, paldies Dievam, viņš mācēja braukt ar to mocu. Viņš mācēja noguldīt, viņš mācēja nošļūt no viņa nost. Ja. Un viņam nebija nekas lausts vai kā tikai tas mocs dega. Bet tās bija 5 minūtes, un no tā, kas varbūt viņam bija vērtība, un tas, ko viņš gribēja varbūt tajā dienā aizbraukt un kaut ko izdarīt, tam bija strīpa pāri. Un tas bija tikai pāris minūtes, un es domāju, no tā motocikla tur palika tikai tas, kas nedeg, bet tas, kas dega, tas bija viss sakuss un bija cauri. Un tad tu tā domā, ka mēs neesam noteicēji par to šodienu. Mēs neesam. Bet tas nenozīmē arī, ka mums jāaiziet ar bailēm ārā un tā pa katru sīkumu jāuztraucās. Bet vienkārši tas liek padomāt. Tā mūsu dzīves vērtība un tas, kāpēc ir Kristus rāds šai pasaulē. Un tas, ka Kristus arī mums ir liela vērtība, kas katru dienu grib mums caur savu žēlastību, un tā žēlastība katram ir savādāka. To mūsu dzīvi darīt piepildītu, īpašu. Ar īpašu garšu, smaržu. Un ar to, ka mēs kaut vai šajā vakarā varam iet gulēt un teikt, paldies Dievam, šī diena bija forša. Varbūt nekas nav noticis grandios, ja? Man nav ievēlējuši par prezidentu, bet es varu teikt, šī diena bija tiešām forša. Jo es satikos ar draugiem, varbūt kāds man pateica, es tevi mīlu, kāds man iedeva puķis, kāds man palīdzēja nonāk kādā vietā, kur es pats varbūt biju uztraucies. Es varbūt šeit kopā. Un tās ir tie mirkļi, kas summējās, un mēs varam teikt, tas ir Dieva darbs un Dieva mīlestība. Un nevajag neko ļoti lielu un daudz, bet to mirkli notvērt. Un lai Dievs svētī jums šo vakaru, šajā dienā, un ka mēs vēl esam kopā ar viņu, varam viņam slavēt un viņu pateikties un lūksim Dievu arī un izlūksimies, lai viņš mūs svētī. Mīļais Dievs, mēs Tev pateicamies par katru dienu un īpaši to, ka mēs varam šodien piedzīvot. Un Dievs, Tu zini, kas mums katram varbūt šajā brīdī tās, par ko mēs priecājamies, par ko mēs esam uztraukušies, par ko mēs domājam. Un Tev nav svešs mūsu sirds. Un Tu vislabāk pazīsti mūsu kārtu. Bet Dievs, mēs lūdzam Tev, Tu caur savu garu māci mums novērtēt to, ka Tu mums dod šajā dienā. Ļauj mums arī novērtēt dzīvību, novērtēt tos cilvēkus, kas mums ir apkārt, tās iespējas, kuras mēs varam izdarīt un kuram Tu mums dod gudrību, spēku un arī to iespēju lūgt un runāt ar Tevi un prasīt Tev padomu un gudrību un piedzīvot arī, kā Tu vādi lietas un vādi mūsu dzīvi. Dievs, mēs lūdzam Tev, ka mēs varam šodien Tev uzticēt savu dzīvi un atvērt Tev savu sirdi. Un mēs Tev lūdzam ienāc ar savu prieku, savu gudrību, savu mieru. Mēs slavējam Tavu vārdu, Jēzu. Un paldies, ka Tu mums esi.